Čau visiem meditācijas kanālām. Pirmo reizi es laikam īstenībā šeit runāju, nevis tikai jums dodu meditācijas, jo es jums uzjautāju jautājumu Instagramā un padalīšos ar kādām no atbildēm, par ko jums gribētos meditāciju. Un kāpēc es šo dalos? Tāpēc, lai arī tu, ja tev ir kāda ideja par meditāciju, kur tu ļoti, ļoti vēlētos no manis dzirdēt, lai tu man atrakstītu un ieteiktu, jo arī šis man palīdz vienkārši izdomāt, ko jums nodot. Un kādu no šīm meditācijām arī šodien jūs dzirdēsiet. Tātad man raksta, gribētos par uzdrīkstēšanos darīt savādāk, kā man prāts saka, par labu veselību, pašsajūtu katru dienu, par savu mieru, atslēgšanos, par sievišķību, veselību, piedošanu. Kaut kāda ir bērnība saistīta, ja tāda ir nāves meditācija, tā mums ir jau īstenībā. Par iekšējo mieru, par to, ka ir labi te un tagad novērtēt būšanu mirklī. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar šo. Par mieru, veselību, pašpārliecinātību. Varbūt ir meditācija, kas palīdz sasniegt paļāvību sev, saviem spēkiem, spēku tikt pāri bezcerībai. Tā varētu būt ļoti skaista. Par ticību un labklājību. Un, jau atkal ir sasniegts zemākais punkts, gribās kādu uzmundrinājumu par savas lietas meklēšanu, atrašanu, baiļu atlaišanu. Brīnišķīgs tēmas jums šeit ir, ar ko jūs esat iesākuši un atbildējuši man uz šo Instagramā, un tāpēc mēs sāksim ar vienu no šīm meditācijām šodien. Kas tev ir jādara pirms meditācijas vienmēr? Apskaties, lai tev telefons ir uz klusumu. Apskaties, lai tu esi padarījis visas tās lietiņas, kas tur varbūt dega, kam varbūt bija jāatbild, lai prāts tev ir mierīgs, lai ir tāds vai arī izstāst, es pēc 15 minūtēm šo visu atbildēšu un visu izdarīšu. Iekārtojas ļoti ērti, vislabāk, ja tu sēdi, sakrustotām kājām, labā pāri kreisie, plaukstīņš uz augšu. Ja ir kaut kas, kā tu gribi sevi labāk iekārtot, tad noteikti spilveni, sedziņas un tā, lai tev ļoti, ļoti labi ērti, bet tā, lai tu arī neaizmiedz. Tā kā iekārtojamies. Un tad dodamies uz meditāciju. Sveika un sveiks! Šodien pie tevis ceļo veselības meditācija. Un pirmkārt es tevi aicināšu pievērsties savam ķermenim. Kā tu šobrīd tajā jūties? Varbūt tev vēl ir skrejošs prāts, varbūt tu vēl kaut kur skrien un nejauši fonā klausies šo. Varbūt vēl nav visērtākā poza ieņemt priekš meditācijas, tad es tev aicinu nospied pauzīt, iekārtojies tā, lai tavs ķermenis priecājās par šo būšanu mierā, harmonijā un ar sevi. Tad sāc pievērst uzmanību savai elpai. Ja tu jūti, ka elpa ir tāda saraustīta sekla, sāc elpot dziļāk. Bet iespējams, tu jau sākoties meditācijai atpazini, ka tagad būs tavs laiks mierā un harmonijā, un ķermenis jau varbūt automātiski sāk elpot mierīgāk. Tava veselība. Ko tu saproti ar šiem vārdiem? Kāda nozīme tiem ir tevī? Kāda ir tava veselība? Vai tu varētu tā no 1 līdz 10 sev novērtēt? Kā tu šobrīd jūties savā ķermenī? Kas ir tas, ko tu ļoti, ļoti novērtē par savu ķermeni un par savu veselību? Kādas ir tās bailes par tavu veselību? Ko tu esi dzirdējis par savu vecumu un veselību? Vai tu vari iedomāties viņas ar tādu baltu krītu rakstam uz melnas tāfeles? Varbūt tev šķiet, ka tu noveco ātri, vai taviem spēkiem drīz ir jāizsīkst, jo tu jau paliec vecāks. Kas ir tās lietas, ko tu esi dzirdējis par savu veselību?
un par veselību tavos gados, par veselību vispār, tās lietas, kas tev baida un uztrauc. Tās šobrīd saraksti uz tās tāfeles ar baltu krītu, uz melnas tāfeles. Turpini rakstīt, lai tu ieraugi to, kas tev attur no pilnīgas brīvības tavā ķermenī. Kas ir vēl, kas tev baida par savu veselību? Varbūt tā ir nāve, varbūt tu esi sastapies ar pēkšņu nāvi kaut kur blakus, jaunā vecumā, tavā vecumā. Varbūt tas tev baida. Varbūt tev vienkārši nepatīk, ka ir sākušas veidoties kādas krunciņas. Iedomājies, ja tagad varētu nodzēst visu to, jo tas viss ir tāds kopojums. Kaut kur tu šo informāciju esi izlasījusi, sadzirdējusi, kāds tev ir teicis, kaut ko tu varbūt novērot citos, bet iedomājies, ka tu varētu nodzēst un tas būtu tā kā izdzēst no tava prāta. Wow, tāds maģisks mirklis un šad nē, tas nav iespējams. Bet pamēģini. Tad dzēs un lēnām dzēs arī to ārā no savas apziņas. Tīri, var paņemt lielu lupatu, tu tīri ārā no sevis. Neticību tam, ka tavs ķermenis var atjaunoties, būt spēcīgs tavā vecumā. Viss tās neticības, tu tīri un vēl bišķiņu, vēl patīri. Varbūt ir aizķērušies kaut pāris vārdi no tām neticībām, tad tos šobrīd tā vēl tīrot nost, mēs vēl papildus pastiprināsim šo. Piemēram, ja tu iepriekš teici, ka manā vecumā jau vairs nevar tur tā skriet un sportot, tad tu notīri to, un tad tu apliecināsi sev. Es savā ķermenī varu darīt jebko. Es varu skriet un lekt. Velti kādu mirkli, lai tām neticībām liktu pretim pozitīvu afirmāciju. Un tad kopā veiksim vēl afirmācijas priekš veselības, priekš veselīgu ķermeņu. Un sajūt savu ķermeni kā savas mājas. Un tad skaļi viņam izstāstīsi. Es mīlu un cienu tevi. Es sajūtu mīlestību sevī. Es sajūtu cieņu sevī. Vecuma pazīmes mani iepriecina ar to, ka es zinu, ka man jau ir nodzīvota brīnišķīga dzīve un vēl daudz, kas ir priekšā. Es pieņemu, ka gadi var iet, bet es varu izskatīties arvien jaunāks, skaistāks. Es pieņemu, ka katra mana diena var būt enerģijas pilna.
Un ka es katru dienu varu justies lieliski. Es apzinos un pasakos par to, ka es varu veikt vislabākās izvēles, lai saglabātu un uzlabotu savu veselību un ar savu ķermeni pilnvērtīgi baudītu šo dzīvi uz zemes. Ja tev radās kāda ideja, kā tu vēl gribētu citādāk varbūt redzēt, sajust savu ķermeni, tad izsaki to jau tagad. Tagadnes formā ar afirmāciju. Piemēram, ja tu vēlies vairāk harmonijas sevī, tad tu teiktu, es esmu harmoniska, vai es jūtos harmonijā ar sevi. Vai iespējams, tev šķiet, ka tev gribās pāris kilogramus nomest. Tad pasaki sev, es jūtos viegli un labi savā ķermenī. Izsaki savas afirmācijas skaļi sev, tā lai ķermenis dzird. Un es tev iesaku viņas vēlāk arī pierakstīt kladē, nēsāt līdzi un atkārtot. Un lai tavu veselību tev dāvā daudz skaistas mirkļus. Paldies!